Sveiciens visiem rītzvaigznes laukā. Mani sauc Baiba, esmu rītzvaigznes veidotāja, un šodien piedāvāju palūkoties uz nākamā mēneša, uz februāra taro kāršu izklājumu. Paskatīsimies, kādās enerģijās mēs atrodamies šobrīd, kas notiek darbā, finansēs, ar naudu saistītos jautājumos. Tāpat paskatīsimies, kas notiek attiecībās. Tās laikam vienmēr mums arī ir aktuāls. Paskatīsimies, ja būs kaut kas varbūt netik pozitīvs, kā mēs to varam pārvarēt, uz ko vērsties, no kā tieši novērsties. Šis video veltīts visiem auniem. Tad pirmais, kādās enerģijās šobrīd auns atrodās. Auns tādā īstenībā ļoti skaistā stāvoklī ir šī te impetrice kopā ar šo te kausu karalieni. Viņas abas ir tādas, šī ir tāda ļoti, ļoti sievišķīga kārts. Viņa nekur nesteidzās, viņa nekur neskrien. Viņa zina, kad notiek viss labākais tieši priekš viņas. Viņa ir savienota ar savu intuīciju, ar savu tādu iekšējo zināšanu. Un viss tas, kur viņa iet, ko viņa dara, kur viņa dodās, ir tādas intuīcijas tā kā vadīta. Ļoti skaists, ļoti tāds sievišķīgi bagāts stāvoklis. Tāda tiešām ļoti sievišķīga enerģija. Tālāk paskatīsimies uz mūsu darbu un finansēm, kas šobrīd notiek, kas ir aktuāls. Finansēs viss par tādu taisnīgumu, godīgumu, par tādu, gribētos teikt, izsvēršanu. Ja līdz šim varbūt kaut kas ir licies tā, kad nav līdz galam godīgi, tad šīs te enerģijas noteikti ienāk šajā jomā. Bet, jā, līdz šim 3 kārtas un 3 tādas tā kā, sieviešu arhetipi. Tā ļoti tā labi. Kas vēl mums ir darbā ar naudu saistīts? Šī ir tiešām par naudu, par pelnīšanu, bet par tādu uzcītīgu darbošanos, saprotot to, kad lai kaut kas izaugtu, ir vajadzīgs laiks. Tur, ja kaut ko gribās ļoti nepacietīgi šobrīd sasniegt, tad vajadzētu, visu laiku sevi tā kā atturēt no šīs te steigas un nepacietības un atcerēties to, kad, arī, piemēram, dabā, lai sēkla izaugtu, viņai ir nepieciešams laiks, viņa jau, mēs ieliekam sēkliņu zemē, tad viņa neizaugs un tur, piemēram,
neienāks tomāti nākamajā dienā, bet tam būs vajadzīgs laiks. Tāpēc kāds ir pozitīvi tikai tik vien, kad atgādina mums par pacietību. Arī par plānošanu, kad visi mūsu projekti un vispār dzīve kā tāda, viņu tomēr būtu jāplāno, lai mēs redzētu, kur mēs virzamies. Un kas vēl mūsu finansēs? Nu, ļoti, ļoti pozitīvi. Jebkas, kur šo te laiku un savu uzmanību jūs veltīsiet un ar nepacietīgiem maziem solīšiem iesiet, tas viss nesīs patiešām pozitīvus, fantastiskus augļus. Tikai šeit atceroties to, kad reizēm Auns ir ļoti impulsīvs un viņam gribās visu ātri un tūlīt, bet tiešām šeit tā atslēga ir pacietība, nevis vienkārši sēdēt un gaidīt, kad kaut kāda veiksme pie maniem ieradīsies, bet tiešām neatlaidīgiem maziem solīšiem iet uz priekšu, un tad tas noteikti būs tāds tāda nu, pat kā uzvara. Noteikti citi cilvēki to ievēros un redzēs, un jūs patiešām jutīsieties, nu, kā uzvarētājs, kā zirgā. Palūkosimies, kas notiek attiecībās. Attiecībās šobrīd arī tā kā sievišķīgās enerģijās, bet šī te zobenu karaliene ir par arī tiešām par plānošanu. Viņa ir tā, kas izdomās, kas sarakstīs, kas, nu, ja šeit, piemēram, viņai šie te projekti varbūt, kad varētu nākt no sirds, tad šis te ir par to, ka tālāk viņa viņus uzliek uz papīra un strukturizē. Par attiecībām viņa zinās, kā skaidri un konkrēti novilkt savas robežas. Viņa varēs attiecībās, piemēram, savam partnerim pateikt, ka tā ar mani var un tā ar mani nevar. Tas es to noteikti aicinu risināt caur sarunām, ne caur tādu striktumu, asumu, tad šī karaliene būtu tā kā, nu, savās ēnas pusēs, bet tādā savā vispozitīvākajā aspektā tā ir, tas ir cilvēks, persona, sieviete, kas vienkārši skaidri pasaka, ka tā ar mani tu vari un tā ar mani tu nevari. Arī, ja par plānošanu, varbūt, kad jūs, piemēram, plānojat šobrīd savās attiecībās kaut ko. Kas vēl mums ir attiecībās? Varbūt arī, kad šī te karaliene savas robežas nosprauž, jo viņai kaut kas tā kā šķiet, kad ir par daudz,
ir par smagu tā kā nesams, un viņa pasaka, nē, viss, es tā vairāk tā kā, negribu, un no šī te tā kā, vezuma, tā kā, pasaka, tā kā no sākuma viņa to apzinās, saprot, un tad viņa tā kā, šo vezumu noliek. Man tāds piemērs, tā kā, kad, piemēram, sieviete ir, viņa ir mamma, viņa strādā, bet viņa kaut kādā brīdī apzinās to, kad viņai vismaz uz pāris stundām savā nedēļā viņai gribās būt arī sievietei. Un viņa, piemēram, viņai paliek viss par smagu, un viņa sameklē auklīti, lai, piemēram, uz pāris stundām mēnesī varētu veltīt, vai nedēļā, varētu veltīt laiku sev. Un savukārt viņa tā kā, paziņo to, tā kā, saviem mājiniekiem, kad viņai ir par smagu, kad viņa grib arī būt, tā kā pievērsties sev, būt sieviete, ne tikai mamma un darbiniece, piemēram, un kad viņa šādā veidā tā kā, novelk šīs te robežas. Un vēl viena kārts, šis te kausu bruņinieks, februāris mums arī ir par Valentīnu dienu. Tie noteikti varētu būt randiņi vai tāda jauka kopā būšana tiešām, kas nāk no sirds, vai jūs to izrādat savam partnerim, vai jums tas tiek izrādīts. Bet tāds noteikti tā kā jauki kopā, tiešām romantiski pavadīts laiks. Un kas vēl mums attiecībās? Jūs esat vēl viena no zīmēm, kurai šī kārts nāk attiecībās. Tas ir par to, kad varētu parādīties, atgriezties tā kā iepriekšējie partneri, draugi, tā kā varbūt, kad kaut kas gluži līdz galam nav pabeigts, un tā kā, jo šī ir, tā kā kārts par pagātni, tagadni un nākotni, kur tā kā, šie tēli saplūst, tā kā, kopā. Jā. Jā, tā kā šīs abas kārtas kopā apskatot, tiešām kāds tā kā baltā zirgā varētu pie jums ierasties. Paskatīsimies, uz ko mēs varētu, tā kā, kāds būtu mēneša ieteikums. Jūsu mēneša ieteikums ir par brīvdienām. Un tieši, kad tā kā brīvdienas, kas ir saistītas ar relaksāciju un tā kā piedzīvojumiem. Man auns vispār saistās ar tādu ļoti avantūrisku dvēseli, kas, ja izdomā, tad var lidot pēc 10 minūtēm. Viņi ir, manuprāt, cilvēki par tādām ātrām un ašām idejām.
Ja jums šī te ideja tiešām tā kā, nu, ir iespējama, dodieties varbūt uz kādām, šeit tās ir tā kā siltas zemes, varbūt varat meditācijā doties uz kādu siltu zemi, ja tas nav iespējams reāli, bet tikpat labi var vienkārši doties arī tāpatās Latvijā kaut kur uz pāris dienām. Man šis te būtu droši vien par tādu laiku priekš sevīm. Tā kā būt kopā, nu, ar sevi, ar dabu dabā. Un ko vēl mēs varam redzēt? Par šo te dvēseļu ģimeni. Varbūt, kad dodoties tieši šī ceļojumā, jūs satiekat kādu savu dvēseles ģimenes pārstāvi, ar kuru jūs satiekaties, un ir tāds uzreiz klikšķis, ka to ar cilvēku var runāt un tā kā, nu, ir kopīgas intereses un ir tāda, varētu teikt, tā kā beznosacījuma mīlestības plūsmas, kur ir vienkārši tā kā kopā forši. Tāpatās tas varētu ieteikt arī, ja jums šāds, tā kā tāda sava kopiena nav, tad tādu var doties meklēt caur savām interesēm. Varbūt, ka tas būs kādi retrīti vai kādas kopīgas meditācijas vai kāda kopīga jogas grupa vai rīta meditāciju biedru grupa. Bet tā ir tā vieta, kur jūs dodaties, kas jūs piepilda, kur jūs labi jūtaties. Caurmērā gribētos teikt, ka mēnesis tāds pozitīvs, tiešām labi piepildīts, atrodaties arī labās tā kā enerģijās. Vēlēšu jums, lai brīnišķīgs februāris, lai ir jauda, lai jauda un prieks. Ja jums video patika, nospiediet varbūt īkšķīti, tā ir visvienkāršākā enerģijas apmaiņa, tāpat tās droši var dalīties. Uz tikšanos kādā citā video. Paldies, ka bijāt! Tā.